Ja nepieciešams uzlabot caurgājamību, proti pazemināt spiedienu uz grunti, kilogramus uz kvadrātcentimetriem, normālais loģiskais solis ir mainīt kāpaķēžu plāksnes uz lielākiem platumiem. Proti, ja te ir 700 mm platuma plāksnes, varam mainīt 800, 900 un tā tālāk. Respektīvi, ekskavators kļūst par melorācijas ekskavatoru un labāk iet cauri. Cik tālu to var darīt un cik vēl platāk es varu uzlikt? Ierobežojušais faktors ir gaužām vienkārši. Skaties, uzliekam 900 nieces plāksnes, viss iet kārtībā, bet mēs gribam uzlikt 1,30 m plāksnes. Būtu ļoti skaista mašīna, vienkārši ietu cauri purviem. Atduramies šajā vietā. Torņa pagrieziena, gultņa diametrs. Šeit neiet garām. Tas ir tas ierobežojušais faktors, kad tev apstājās tas plato plākšņu izvēles variants. Vai tā ir? Padomājam, kā to apiet. Ko dara cilvēki? Teiksim, tāds lētais budžeta variants ir pasūtīt plāksnes ar nobīdītiem skrūvju urbuma stiprinājuma centriem. Es viņas tātad asimetriskās plāksnes. Šeit tātad izvēlās to platumu, kas iet šeit garām, un šeit tas, kas paliek pāri, aiziet uz šejieni. Es personīgi šādam risinājumam neesmu draugs tā kā nemaz, jo iepriekš mēs runājam par ķēžu celiņa defektiem, respektīvi pātrinātu nolietojumu. Šie asimetriskie risinājumi vēl vairāk pātrina to celiņa nolietošanos. Plus, tad ir ļoti liela nepieciešamība te vēl veidot tādu apakšrāmi, apakš- un augšrāmi, pa kurieni slīdēt šai pārkarei. Manā praksē ir gadījumi, esmu saticis, teiksim, gan veiksmīgi strādā tādi, minimāli, teiksim, 10 cm pārkarīt uz vienu malu, ir ok. Ja iet vairāk, tad es ieteiktu vai nu iet uz cita, piedodiet, ekskavatoru modeli lielāku, vai uz citu šasijas tipu, vai ekstrēmais gadījums kūdruspurvu ieguves ekskavators, gan garāks, gan platāks. Platāks arī viens no iemesliem, kāpēc platāks, lai šo asi dabūtu projām no gultņu pagrieziena radiusa, un vēl joprojām būtu iespēja montēt simetriskās plāksnes, un vēl joprojām paliekot zem 4 metriem kopējā transporta platuma. Tātad ir variācijas, kā to darīt. Vienkārši tas ir mazliet sarežģītāk, bet izdarāms. Ja noderēja, veiksmi darbos!